mednieku organizāciju loma un nozīme. Lai gan medības Latvijā lielākoties notiek individuāli, lēmums par to, kā medījam šodien un kā medīsim turpmāk, ietekmēt var tikai strādājot kopā. Medniecību ietekmē gan mednieku ikdienas rīcības, gan sabiedrības viedoklis, gan politiskie lēmumi. Tāpēc līdzīgi kā zemniekiem, mežsaimniekiem, sportistiem, mediķiem, skolotājiem un citām sabiedrības grupām, arī medniekiem ir ļoti svarīgi apvienot spēkus un savas intereses pārstāvēt kopā. Citiem vārdiem sakot, viens nav cīnītājs, bet kopā esam spēks. Jau šobrīd Latvijā darbojas vairākas mednieku intereses pārstāvošas organizācijas. Bet lielākā no tām, Latvijas Mednieku savienība, jau 12 gadus veiksmīgi strādā, lai ik viens mednieks tiktu sadzirdēts vietējā, valsts un starptautiskā mērogā. Latvijas Mednieku savienība, turpmāk LMS, tika dibināta 2011. gada 28. maijā, piedaloties 145 mednieku kolektīviem. Droši var uzskatīt, ka organizācijas dibināšana notika vismaz 4000 mednieku vārdā. Šobrīd organizācijā apvienojušies vairāk kā 350 mednieku kolektīvu, kā arī individuālie biedri, kopā veidojot jaudīgu vairāk kā 9000 mednieku biedrību. Viennozīmīgi lielāko un ietekmīgāko mednieku organizāciju Latvijā. Bet mums vēl ir kur augt, tāpēc aicinām arī tevi vai tavu mednieku kolektīvu pievienoties LMS. Kādi ir mūsu mērķi? LMS grib, lai par medībām nelemtu citi, bet tieši mednieki ietekmētu to, kā medījam. Tāpēc mūsu galvenais mērķis ir aizstāvēt mednieku intereses visos būtiskākajos jautājumos, kas skar medības Latvijā. To panākam ar aktīvu līdzdalību normatīvo aktu izstrādes procesos, dalību darba grupās, rekomendāciju izstrādi likumdevējiem, cīnoties pret nepamatotiem lēmumiem, sadarbojoties ar valsts un nevalstiskajām organizācijām un tam līdzīgi. Tas ir ilgs, grūts, bet ļoti svarīgs darbs, ko varam paveikt tikai kopā, apvienojoties spēcīgā organizācijā. Otra, nemazāk svarīga lieta, mēs ticam, ka medniecība ir svarīga Latvijas tautsaimniecībai. Mūsdienās Latvijā ne lauksaimniecība, ne mežsaimniecība nevarētu pastāvēt bez medniecības. Tāpēc LMS veicina sadarbību un komunikāciju starp pašiem medniekiem un medniekiem ar sabiedrību. Tāpat vienmēr tiek celts mednieku zināšanu, kultūras, morāles un ētikas līmenis, kā arī sekmēta sabiedrības un zemes īpašnieku izpratne par medniecības nozīmi. Piemēri, ko esam paveikuši? LMS darbības laikā ir 2 reizes būtiski mainījies medību likums un medību noteikumi 2014. un 2022. gadā, kā arī citi ar medībām saistītie ministru kabineta noteikumi. Šādās reizēs LMS vienmēr piedalās likumdošanas izstrādes procesā, lai konstruktīvi, veiksmīgi un medniekiem labvēlīgi risinātu dažādus jautājumus. Piemēram, panāktas izmaiņas medību likumā par minimālajām medību iecirkņu platībām. Iepriekš minimālais medību iecirknis bija 200 hektāri, bet tagad minimālais medību iecirknis ir palielināts līdz 350 hektāriem, ja to dibina zemes īpašnieks vai zemes īpašnieku grupa, un 1000 hektāriem, ja to dibina mednieku kolektīvs. Ieguvums medniekiem – daudz grūtāk sašķelt mednieku kolektīvu medību platības, kas, diemžēl, nereti notika dažādu domstarpību gadījumos. Tāpat ir mainījies ieroču aprites likums un ministru kabineta noteikumi par ieroču un munīcijas apriti. LMS ir aktīvi piedalījusies arī šo normatīvo aktu izstrādē un apspriešanā. Piemēram, ieroču aprites likumā ir panākta norma, ka jaunietis no 16 gadu vecuma, nokārtojot mednieka eksāmenu un saņemot mednieka apliecību, var piedalīties individuālās medībās ar gludstobra ieroci tiešā pieredzējuša mednieka klātbūtnē. Ieguvums medniekiem – tiek veicināta jauniešu iesaiste medībās, jo jauniešu medniecībā ir šīs nozares nākotne.
Tāpat ieroču aprites likumā ir panākts, ka medību ieroča glabāšanas atļauja tiek izsniegta uz nenoteiktu laiku, lai medību ieroči reizi 5 gados nebūtu jāved atrādīt uz valsts policiju un nebūtu jāsaņem jauna glabāšanas atļauja. Ieguvums – nav lieka apgrūtinājumu gan medniekiem, gan valsts policijas licencēšanas un atļauju sistēmas inspektoriem. Esam panākuši, ka medībās varam izmantot modernas tehnoloģijas, naktsredzamības un termālās ierīces, kā arī šāviena trokšņa slāpētājus. Piemēram, Lietuvas medniekiem šobrīd, 2023. gadā, tādas iespējas nav. Ieguvums medniekiem – drošākas, ētiskākas medības, iespēja vēl pārliecinošāk medīt selektīvi un efektīvi novērst postījumus lauksaimniecībā un mežsaimniecībā. Ir paveikts milzīgs darbs mednieku un sabiedrības izglītošanā, organizēti kursi, semināri, regulāri organizēta konference medības, kur mednieki ik gadu tiek informēti par aktuālākajām tēmām medniecībā. Tāpat regulāri piedalāmies iecienītajos Meža ABC un Meža dienu pasākumos, kā arī rīkojam lekcijas par medību tēmu jaunsardzei. Visos Latvijas novados novadīti daudzi semināri par aktualitātēm medniecībā, drošību medībās, kā arī pārnaģu populāciju apsaimniekošanu un selektīvajām medībām. Kā rezultātā ir izveidojušās selektīvo medību apvienības ar ļoti labiem darbības rezultātiem, kas redzami interneta vietnē www.briežamedības.lv. Novērtējot medniecības smagsvaru paveikto, radīta un jau 9 reizes pasniegta gada balva medniecībā, kā arī izdotas 2 grāmatas par balvas laureātiem. Šis pasākums ir ieguvis plašu atzinību Latvijas mednieku vidū. Tiek strādāts ar šaušanas sporta attīstību un mednieku praktisko šaušanas iemaņu pilnveidošanu. Modra Granteņa piemiņas kauss Strautiņu šautuvē Kandavā, Kalna lauku kauss Skroderēnu šautuvē Aizputē, Arņa Žējera piemiņas kauss Palejas šautuvē Praulienā, Vienoti valstī tālšaušanas nodarbība medniekiem Ādažu poligonā un pneimatikas sacensības Dobeles sporta skolas šautuvē. LMS organizē arī regulāras medību trofeju izstādes visā Latvijā. Katru gadu tās ir 4 līdz 6 medību trofeju izstādes dažādos Latvijas reģionos ar plašu mednieku atsaucību un ieinteresētību. Ik pa 3 gadiem LMS organizē arī Latvijas mēroga Nacionālās medību trofeju izstādes Jaunmoku pilī, kur no visiem Latvijas reģioniem tiek atvestas izcilākās medību trofejas. LMS un tās biedri ieņem aizvien redzamāku lomu Latvijas pilsoniskajā sabiedrībā, aktīvi iesaistoties gan valsts aizsardzības spēju stiprināšanā, gan palīdzības sniegšanā Ukrainai un Latvijas iedzīvotājiem. Tāpēc jau vairākus gadus ar medījuma gaļas konserviem palīdzam labdarības iniciatīvai Pēdušai Latvijai, kas izsniedz pārtikas pakus trūkumā nonākušām ģimenēm. LMS ir parakstījusi sadarbības memorandu ar Aizsardzības ministriju par brīvprātīgu mednieku iesaisti valsts aizsardzībā. Tas ir rezultējies sadarbībā ar Zemessardzi, ar tālšaušanas nodarbību medniekiem Vienoti valstī Ādažu poligonā. Mednieki un mednieces. Jā, mūsu aizraušanās lielākoties notiek individuāli vai nelielā draugu lokā. Bet mūsu intereses ir jāpārstāv visiem kopā. Citādāk par medībām lems citi. Tāpēc pievienojies spēcīgai mednieku organizācijai. Pievienojies lms.org.lv.